viņš visu savu mūžu ir ļoti dedzīgi ieguldījis kalpošanā. Arī viņa rūpēs par sievu, es esmu redzējusi tādu nodošanos, un tur es redzu to Kristus līdzību. Nodošanos, tāda dedzība, tāda aizrautība. Viņš var deju, tā priecāties tā jebkurā vietā un būt tāds līksms, tā kā bērns savā sirdī. Tā rūpe par sev apkārt esošiem cilvēkiem, tā rūpe par viņiem. Varbūt tā ne jau tik ļoti materiāli tā izpaudās, nē, bet tā bija tāda dvēseliska rūpe. Vienmēr ar viņiem parunāties un vienmēr būt atvērtam pret cilvēkiem. Arturs ir ļoti atvērts cilvēks. Jebkurā gadījumā, jebkurā mirklī var ar viņu runāties. Viņa labsirdība. Man patīk tas viņa, viņš mācīja cilvēkiem sastrādāties un viņa labsirdīgums varbūt pievilka vairāk. Es zinu, mēs jaunieši, kad nācām, viņš jau jaunatni bija. Pārnāca no armijas, nebija neviena jauniešu vadītāja, kas bija mūsu draudzē. Arturs uzņēmās tādu jauniešu vadību. Jo viņš bija tāds, es nezinu, tas jau ir iedzimts, varbūt viņa tēvs bija jau mācītājs. Bet viss jaunieši, kā var teikt, ko lika Arturs, to mēs arī darījām. Tā doma būt par mācītāju tik augsts, es netēmēju, bet būt par Kristus liecinieku. Tā man piedzima armijā. Armijā toreiz dienēju 3 gadus. Es dienēju tanku karaspēkā. Es biju artilērists uz tanka. Un tur arī man bija tā doma, ko es darīšu. Korejas kārs toreiz gāja. Ko es darīšu, ja mūs sūtīs ar tankiem uz Korejas karu? Un es būšu pie Lielgabala. Un tad man tā atbilde bija tāda apziņā. Ja tāds laiks pienāks, Dievs dos padomu. Padomu laikā viss tika bremzēts. Bet mēs ļoti jaunatne draudz ar draudz draudzējāmies. Liepājnieku draudzes ar lauciniekiem. Viens pie otra ciemos braucām un tur mēs liecības vārdus sacījām. Un tā man es tiku ievērots, kad es varu vairāk nekā liecības vārdu sacīt. Un tā man biskaps aicināja, teicu, zini ko, pietiek tev tur pa laukiem kulties un pa fermām strādāt. Tev jānāk pa sludinātāju. Jelgavā nav garīdznieka. Un mēs bijām tik labi iestrādājušies Nīcā. Es 2 vietās strādāju, un tik labi man nekad nebija gājis kā Nīcā. Un tad jāiet uz Jelgavu. Ja jāiet, tad jāiet. Jo mums ir ar sava disciplīna. Ja tu tiec aicināts, ja tu esi izšķīries Dievam kalpot, ja tu tiec aicināts, tad tu nedrīkst atteikties. Ne jau piespiedu kārtā ejam, bet tāda iekšējā sajūta ir, ja tu tiec aicināts, tad tas nav tikai no tiem cilvēkiem, tas ir no Dieva. Un ja Dievs tev aicina, vai tad tev ir tiesības atteikt. Tā kā Dievs strādā pie mūsu sirdīm, tā Dievs mūs arī stiprina. Un īpašu stiprinājumu sajūta ir katrs, kurš ir garīdznieks. Garīdzniekam to stiprinājumu no Dieva vajag. Es kaut kādas reizes neuzdrīkst tos minēt, bet 10 reizes vairāk vismaz viņu vajag, kā ierindas kristietim padomu laikā, kad viss bija pret kristietību vērsts. Un kad garīdznieks, ja tu biji it kā pret padomu iekārtu. Tur vajadzēja lielu spēku, un tur vajadzēja daudz Dievu lūgt, un arī vajadzēja saņemt to sajūtu, ka Dievs ir pie tevis, viņš tevi sargā, viņš tevi vada, viņš tev palīdz. Visās lietās ir Dievam jādod pirmo vietu un pēdējo vārdu. Un nekad cilvēkam ne, bet Dievam. Tas ir tas galvenais.
7 gadu vecumā bijis jau svētdienas skolnieks. Un cik es atminos, tā bija vienkārši neliela lauku draudzes svētdienas skoliņa. Mums tur tika ieskaidrots, ka galvenā Bībeles sirds ir Jāņa 3.16, Jāņa 3.16, Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. pants. Un kad vēlāk es kļuvu pieaudzis un lasīju ar garīgo literatūru, tad es atradu, ka to uzsver ļoti daudzi garīdznieki. Galvenais Bībeles pants ir Jāņa 3.16, un tas skan tā, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš savu vienpiedzimušo dēlu devis, ka visiem tiem, kas tic uz viņu, nebūs pazust, bet tie mantot mūžīgu dzīvošanu. Tā ir man Bībeles sirds, tā ir man galvenā atziņa, un uz to es esmu arī balsties, kad es sāku sevi nostabilizēt, kad es esmu ticīgs cilvēks. Un tad, kad man 77, es pie tā paša turos.